Es ceru, ka kāds no jums, kretīniem, vienreiz sēdēs un nevis nebļaujiet, bet es bļaušu. Es nezinu, kā jums, man tas ir līdz kaklam. Ja jūs spējat iedomāties, cik ir 1 metrs, šitā apmēram 1 metrs, jo es saprotu, ka ir problēmas iedomāties kaut ko vairāk par miljardu, tad 1 metrs, kas ir aptuveni šādi, Rail Baltica projektā izmaksās 26 000 eiro. Un kas ir 26 000 eiro? Tiem cilvēkiem, kas kaut reizi ir satikušies ar saviem vēlētājiem aci pret aci, visticamāk zina par viņu nepieciešamībām. Un tad iedomājieties šo te projektu realizējot uz katra metra, un tāda ir 265 000 metra. Uz katra metra jums stāv jūsu vēlētājs ar savām niecīgajām vajadzībām. Pensionārs, kuram pensija ir vienkārši ārprātīga, vienkārši tik zema, ka kauns dažreiz klausīties, stāv cilvēki, kuriem gadiem nepietiek zāles reto slimību ārstēšanai. Uz katra metra stāv šādi cilvēki. Katrā metrā ir 26 000. Un mēs viņiem atļaujamies pateikt, ka mums nav naudas ne māsiņām, mums nav naudas ne skolotājiem, mums nav naudas daudzbērnu ģimenēm. 4 metri ir 1 dzīvoklis daudzbērnu ģimenei. Taču atmostieties, ko jūs darat, kurš par to visu maksās? Un šī te komisija, es ceru, ka kāds no jums, kretīniem, vienreiz sēdēs un nevis nebļaujiet, bet es bļaušu. Es nezinu, kā jums, man tas ir līdz kaklam. Šī ir gadsimta lielākā afēra, kāda ir bijusi vispār Latvijas vēsturē. Ko jūs iedomājaties no sevīm? Nevienam nav ne par ko jāatbild.